Tā telefona atkarība man saskalda ikdienu. Vienkārši deep fried memes all day. Dabu daudz skatījums. Šeit ir mana vērtība. Es esmu vērtīgs, jo citi cilvēki uzskata, ka esmu vērtīgs. Man bija daudz bloki, kuriem man vajadzēja tikt pāri, lai es varētu vispār būt kameras priekšā un sākt veidot kaut kādas idejas, ko es gribu veidot. Jā. Mans pirmais viesis Roberts Silavs. Kopā ar draugiem veido joku video, kas simtiem tūkstošu latviešu liekas smieklīgi. Kā salabot Dona Eirovīzijas priekšnesumu? Nākamajā rītā pēc vienas naktas sakara. Visi tev vairs nelieši, tu esi piedzēries. Es tev došu savu kurpi. Nepaldies. Beidz. Tā ir laba kurpe. Tu esi rasists? Vislabāk viņu saturu raksturo vārdi parodija un pārspīlējums. Sākot ar tēliem, kas parasti ir parodija kādam jau visiem zināmam tēlam, vai tiek izmantoti sabiedrības stereotipi un pārspīlēti līdz maksimumam. Es deitoju vienu LMA studentu, šis viņas kursa darbs. Krāks ir bikses ir krāklis. Arī vizuālā identitāte ir pārspīlēta, tērpi ir izteikti košās krāsās, montāža komiski dramatiska. Sižeti pilnīgi absurdi. Citreiz kameras leņķi ir tik tuvi, ka paliek neērti skatīties. Principā pilnīgi viss, pat skaņas efekti ir komiski. Video fons, apgaismojums un dažreiz pat Roberta frizūra kļūst par daļu no joka. Arī uzņēmumi ir ļoti iecienījuši šos video, jo tie ir tik smieklīgi, ka cilvēki ir gatavi tos skatīties arī tad, ja video tiek integrēta reklāma. Komentāru sadaļā bieži var lasīt atsauksmes, ka beidzot kāds taisa reklāmas, kuras ir interesanti skatīties. Caffeine Creators. Tapis sadarbībā ar Caffeine Latvija. Sveiks, Robert! Čau. Es tev palūkšu no sākuma uzlikt roku uz šīs satura veidotāja bībeles. Ak, Dievs, šis ir ļoti biedējoši. Labi. Vai tu esi gatavs? Vai es esmu gatavs, vai atņems man dvēseli, vai man satura veidotāja dvēseli pāries tev? Precīzi. Vai tu esi gatavs dalīties ar saviem satura veidošanas un slavas noslēpumiem? Teikt tikai un vienīgi patiesību, lai kopīgi sarakstītu šo bībeli un iedvesmotu Latvijas jauno satura veidotāju paudzi. Apzinoties, ka jebkurā brīdī drīkstī arī neatbildēt, ja jautājums šķiet pārāk personīgs. Amen! Esi Halleluja! Halleluja! Es esmu gatavs. Amen! Varam sākt. Tu parādījies TikTokā un Instagramā pirms pāris gadiem, bet es esmu tavus video redzējis jau daudz senāk. Kādus gadus 10 vismaz atpakaļ, vai ne? Tu esi darbojies daudzos projektos. Man šķiet, ka pirmā vieta TV ir, laikam, tas pats pirmais tavs projekts, ne? Tā varētu teikt. Vai jūs zinat, kas ir Vladimirs Putins? Kretīns, es nezinu, kā vēl nosaukt. Pirmā vieta TV mēs uzsāka Rauls Eilants, mēs bijām vidusskolā, viņš bija manā paralēla klasē. Un viņš, tā kā es nevaru teikt, ka es jebkādā veidā uzsāku, es pievienojos vēlāk pēc, teiksim, pirmajiem kaut kādiem 4 vai 5 video, ko viņš pilnībā bija veidojis pats. Tā kā pilnībā viss kredit iet Ralfam par to. Bet tas, ko es darīju bišķiņ pirms tam, kaut kādā 11. 12. klasē, ir es taisīju vlogus angliski YouTube'ā, jo viņus taisīju angliski, un es nevienai dzīvē dvēselē nepateicu, ka es to daru. Man liekas, mani vecāki nezina joprojām. Nu, es nevienam tā arī nekad nepateicu, izņemot burtiski varbūt divus draugus, kas to zināja. Bet tas ir arī ļoti labs veids, man liekas, kā iesākt daudz, kas baidās uzsākt filmēt saturu, vienkārši nekur nepublicēja. Pasties, kā tev sanāk. Jā, un tajā gadījumā vēl tas bija tik agri, ka man nebija nekādas bailes, ka kāds atradīs šos video. Viņi bija angliski, un viņiem bija kaut kādi daži simti skatītāju. Es ļoti gribētu varbūt redzēt šos video šobrīd, viņi ārkārtīgi cringe, bet es jau vēlāk viņus visus privatoju un pazaudēju. Neatceros, kas tur ir par paroli tam kontam, kas vispār par e-pastu tam kontam. Jā. Līdz ar to šie video ir zuduši vēsturē, bet es gribētu varbūt paskatīties un pakrinžot uz viņiem. Par laimi tas nenotiks. Žēl. Bet varētu teikt, ka tu jau principā no bērnības vai kurā brīdī tu saprati, ka tu gribi filmēt video un kaut ko tādu darīt? Protams, kaut kādas dažas
īsfilmas mēs ar draugiem filmējam skolā uz tām 1 megapikseli ziepju traukiem digitāliem. Bet tas bija vispār maz un reti. Nevar teikt, ka tā bija tāda rīktīga aizraušanās. Zinu, kā citreiz dzird par režisoriem vai satura veidotājiem, ka viņi tur uztaisīja 10 vai 100 filmiņu jau savā agrā vecumā. Bet tas bija burtiski kāds 2-3 manā gadījumā. Tas, kad es sapratu, man liekas, bija kāds 2009. gads vai 2010. Un es skatījos YouTube. Un YouTube tajā laikā bija vienkārši video, ko tu skaties. Bet tad man nāca, un es atceros to momentu, man nāca atklājums, jo es atklāju YouTuberus. Cilvēkus, kuri nevis vienkārši taisa video, bet viņi taisa video atkal un atkal un atkal, un viņi kaut kādā veidā nopelna naudu ar to. Un tas man bija diezgan mind-blowing moments. Es atceros, ka es gāju un stāstīju par to draugiem, kā, vai jūs zināt YouTube, un viņiem bija tāds, jā, tur ir kaut kāda video, bet nē, ir YouTuberi. Un tas man likās diezgan crazy. Man liekas, Filips De Franco vēl projām taisa. Tas bija viens no pirmajiem, ko es redzēju. Viņam bija tie ziņu video, un man bija tāds, pagaid, šis ir tā kā viņa darbs? Makes no sense. Tā nopietnāk tu tam sāki pievērsties pēc vidusskolas, tu mācījies arī sebā, vai ne? Risība. Man liekas, oficiāli ir jāizrunā, jo viņiem ir tā himna, un tur viņi dzied. Sorry, didn't know that. Risība, we are simply number one. Okay. Es mācījos kādu brīdi, es neesmu pabeidzis vēl joprojām, jo es esmu ņēmis kādus 4 akadēmiskos iespējams, bet es mācījos audiovizuālo mediju mākslu. Un kādi vēl projekti varbūt tu vari nosaukt, jo es skatījos, tev ir tavs LinkedIn page, kur ir daudz projekti. Jā, es sarakstīju pēc iespējas vairāk. Tas bija laikā, kad vēl LinkedIn, es domāju, šis LinkedIn page varbūt man dabūs jauns darbs kaut kāds. Un tad es neesmu gājis viņā 2 gadus iekšā. Līdz to nezinu, kas tur notiek. Ļoti interesanti, es daudz ko par tevi uzzināju. Jā, man bija tāds, man nekad nav bijis CV, jo man nav nekad sanācis par laimi vai par nelaimi strādāt tādā darbā, kur man riktīgi ir jāizsūta CV. Un tad man pieņems vai ne. Līdz to es domāju, ka es uztaisīšu LinkedInā savu kind of CV portfolio kaut ko no tā visu, ko esmu darījis. Un kas tur ir iekšā tavā CV? To tev drīzāk būs man jāpasaka. Principā, tev ir lielākie projekti Latvijas televīzijā dažādi. Mums bija pat izrādās viens, kur es arī filmējos Interneta akadēmija. Jā, to arī esi producējis? Jā, Interneta akadēmija 1. sezona, nevis 2. sezona. 2. sezonā mēs vairs nebijām. Viņa ir tik slikta? Man nepatīk 2. sezona, bet galvenais jautājums. Bet īsumā ja jāizstāsta mans stāsts, varbūt profesionālās darbības, ir vidusskola. Mēs taisam tos ielu intervijas Rīga par video YouTube. Tas vēl turpinās dažus gadus pēc tam. Esmu augstskolā mācos audiovizuālo mediju mākslu un tā tālāk. Tad es ik pa laikam uzsāku kādu YouTube kanālu, uztaisu 2 video, un tad tur es apstājos. Ir izdzēsta YouTube kanāla, vai ne? Man liekas, ka lielākā daļa vēl projām ir. Es esmu redzējis kaut kādus vecos skečus, pilnīgi viens no pirmajiem. Viņiem kaut kur ir, es neko neesmu dzējis, man liekas, no tiem vēlākajiem. Bet tas bija tāds patterns, ka es uzsāku. Zini, kā ir tā statistika par to, ka lielākā daļa podcastu neizdzīvo ilgāk kā 3 sērijas. Jā. Aptuveni tā arī man bija ar tiem YouTube kanāliem. Tad es paralēli nepilnā slodzē, bet es strādāju Latvijas Rādio, bija video nodaļa, kur bija mans draugs strādāja, un tad es veidoju dažādus video saturu priekš Latvijas Rādio. Un tur bija tāda vadīja to laiku Latvijas Rādio 5 LV Anna Platpīra, un viņa aizgāja strādāt uz Latvijas televīzijas bērnu jauniešu daļu vadīt. Un tad viņi man piesaistīja dažiem mēdīju pratības video tā 16+ platformai. Yeah. Un tad man bija ideja, man bija tāds, viņa tāds, labi, kādas vēl tev ir idejas? Man bija tāds, es gribētu vēl varbūt spēļu šovu kaut kādu uztaisīt kādreiz. Man vienmēr ir patikuši tie britu spēļu šovu. Un tad, principā, es nopičoju viņai Interneta akadēmiju, viņai patika, un tad tas bija tas mans pirmais darbs Latvijas televīzijā, strādāt pie lielāka projekta,
strādāju ar producentiem Pēteru Krievkalnu, Ilzi Jansonu, pēc tam es ar viņiem strādāju vēl pie citiem dažādiem projektiem, gan LTV, gan TV3 un tā tālāk. Bet tā interneta akadēmija bija tas pirmais, kur principā es un Pēters Krievkalns mēs izveidojām visu to formātu, 60 minūšu spēļu šomu, izdomājām visas tās spēles, izveidojām visu to no nulles kopā ar vēl ar Ilzi Jansonu producentu, un tad tas bija tāds pirmais mans projekts ar budžetu. Tev pašam labāk patīk būt kameras priekšā vai aiz kameras producējot kaut ko? Nu jā, tur tā lieta, tad sākās mans ceļš strādājot tajos TV raidījumos, gan režisējot vai dažreiz scenārijus veidojot vai montējot, producējot. Un ir tāda grāmata Artist's Way, Okay. Un par mākslinieku ceļu un kā tikt vaļā no radošiem blokiem vai kā tikt viņiem cauri. Un tur ir tāds koncepts kā shadow careers, jeb ēnu karjeras. Jeb ir kaut kāda lieta, ko tu gribi darīt. Tu gribi rakstīt, piemēram, grāmatas. Tu gribi rakstīt bērnu grāmatas. Bet tu neļauj sev to darīt, jo tu nejūties pietiekoši labi, vai tev ir labs par sevi, vai tev ir citi bloki. Un tad tu sāc strādāt publishing pusē, varbūt tu sāc strādāt pie izdevniecībā, bērnu grāmatu izdevniecībā. Un tava karjera ir ļoti tuva tai, ko tu patiesībā gribētu darīt, bet viņa ir ēnu ceļš. Tas ir ēnu karjera. Tu dari gandrīz to, ko tu gribētu. Tu esi tik tuvu, cik tu ļauj sev piekļūt savam sapnim, bet ne tuvāk, jo tu nevari pārkāpt. Bet tad tavs sapnis? Un principā tā bija es biju tajā ēnu karjerā. Es biju tajā ēnas pusē, jo es gribēju būt kameras priekšā. Un tu baidījies varbūt nedaudz zemapziņā? Absolūti. Man bija ļoti bail un joprojām, bet man bija daudz bloki, kuriem man vajadzēja tikt pāri, lai es varētu vispār būt kameras priekšā un sākt veidot kaut kādas idejas, ko es gribu veidot. Jā. 100%. Nevis vienmēr būt basģitārists. Kas ir fajni, ir forši, ir cilvēki, kuriem ir tas sapnis. Piespēlēt. Bet vienmēr būt fonā un tu palīdzēt citiem kaut ko izveidot. Tas bija tas, kur es biju komfortā. Bet es nebiju komfortā priekšplānā būt solists. Apsveicu. Man prieks, ka tu pārvarēji savas bailes, jo tavi pēdējie tie projekti ir, jau pēdējos 2 gadus es tik skatos, kā tu močīji un tiešām iespaidīgi. Par tavu tagadējo saturu runājot, tev bija tāds video par seksu, tur kaut kāda skečs par, kur tu pieminēji valsts iestādi, un tad uztaisīja nākamo video, minot, ka tas bija vidēji populārs skečs ar 160,000 skatījumu. Pēc tam Eirovīzijas video, Dona video, kur tu izmaini viņa priekšnesumu, to tu nosauci par diezgan populāru skeču. Viņam bija 230,000 skatījumi. Tagad jau krietni vairāk. Kas tad, tavuprāt, ir populārs video? Cik skatījumu? Tie ir populāri video. Man vienkārši liekas smieklīgi pateikt, ka šis ir Es uztaisīju vidēji populāru lietu, un tad tur jau ir screenshots, un tu redzi to skatījumu skaitu. Līdz ar to tas ir kaut kas, par ko tu pats vari domāt, un tas ir nelas joks vienkārši. Bet no tā nopietni runājot, cik tavuprāt Latvijā ir vairāli jau video, no cik skatījumiem? Tagad, cik es esmu veidojis un kopā ar Rihardu Sniegu un skaties, jo mēs tikai strādājam paralēli kopā un tā tālāk, un ir ļoti forši strādāt kopienā. Par to mēs vēl parunāsim. Kolēģi. Bet, man liekas, ka tas, ja tev, cik tam, tas Dona video, man liekas, sasniedz principā gandrīz visu auditoriju, ko viņš varēja sasniegt. Tas ir pa visām pabām ir 400,000. Pabām gan jau ka vairāk. Pa Instagram un TikTok, kopā, es nezinu, 600,000. Es nezinu, vai tu vari ļoti vairāk, varbūt 800 tie griezt. Es nezinu, kurā brīdī ir jau redzējuši
gandrīz visi cilvēki latviski. Tie griezti, man liekas, aptuveni kaut kur tur ir varbūt tāda mīsuma video, 800,000 skatījumu varbūt Latvijā. Tu daudz vispār pēc to visu statistiku iedziļinies? Nē, baigi, nē. Vai tu vienkārši centies smieklīgu saturu taisīt? Zini, Rihards vairāk par to statistiku un to visu, bet es mēģinu pārāk neiedziļināties ciparos, jo tad es kļūstu fokusēts uz cipariem, un tad es nevaru apstāt. Es domāju ciparos, un tā ir slikta zīme. Ja es sāku domāt ciparos, tāpēc arī man nepatīk skatīties video pārāk daudz par tehniku, vai ko es varētu nopirkt no tehnikas, uzlabot, jo es eju tādā lūpā, tādā ciklā, kur es tikai domāju par to tehniku, un tas ir pilnīgi cits virziens no tā radošā virziena. Ar kādu filmē kameru? Vajag labāk kvalitāti. Ar ko tu filmē? I'm out. Es mēģinu prom no tā visa. Bet nē, tev tā kā, es pieļauju, tev tā visu pieredzīt arī filmējot kā freelancers. Tu tiešām var redzēt jums, parasti, kad es parādu draugiem jūsu video, tāds, kvalitatīvi, ritīgi, tur ar kameru filmēts, jau ritīgi profesionāli izskatās. Jā, ir ar kameru. Jā. Nē, tā ir, mēs nākam no gan... Tāpat laikā tu saki, ka tev nepatīk tajā iedziļināties, bet man liekas, ka jums ir rītīgs equipments jau sakrājies par šiem gadiem, un jūs tur tā nopietni tam visam pieejat ar tehniku arī. Jā, bet es nezinu, neviens no mums nav tāds rīktīgi tehnikā iekšā cilvēks, bet... es un Kristaps Bičkauskas, viņš nāk arī no tradicionāliem mēdīju vidas, jeb šo arī vienkārši profesionālā operatora darba un tālāk video making. Līdz ar to tas ir kaut kas, ko mēs paņemam līdzi, un droši vien tā ir tā kā lieta, kas mums arī atšķir nedaudz. Rihards ir cits stāsts, es ļoti lepojos ar viņu un esmu fascinēts vispār, jo viņš nenāk no tās profesionālās video veidošanas vidas, viņš visu iemācījās pašmācības ceļā. Un burtiski pāris gadu laikā es atceros laiku, kad viņš vēl nemācīja neko principā montēt, filmēt ar kameru, rīkoties un tā tālāk. Tā kā viņš ir tiešām... Viņš no tevis mācījās? Kaut ko jūs viņam parādīt bišķiņ, bet principā viņš visu pašmācības ceļā no YouTube iemācījās, un man liekas, tas ir vienkārši foršs pierādījums tam, ja tev ir īsta interese un ziņkāre, ko tu vari izdarīt. Jā. Pilnīgi noteikti. Tu daudz saturu tiešām, tu jau te pieminēji, ar draugiem kopā filmē. Man liekas, numur 1 ir Rihards Sniegs, ar ko jūs, laikam, dzīvojat kopā, vai jūs esat kolēģi, draugi, vai, nezinu, mīlnieki, kas jūs esat? Jā, tieši tā, atstāsim to tā, kā tu teici. Paliksim pie tā. Nekas precīzāk, jā? Paliksim pie tā. Ok. Šobrīd viņš ir Taizemē, sveicieni viņam. Viņš atpūšās, tu turpini veidot saturu, bet kā jums kopā viss tas izpaužās? Piemēram, jūs kopā ar Kristapu vai ar Mārtiņu tur filmējat, un jums ir sadarbība. Un kā tas notiek? Kā jūs izdomājat ideju? Ka mēs reklāmu taisam kopā? Jā. Tu tagad par kuru aspektu runā? Par to biznesu vai par to radošo vairāk? Gan. Sāksim ar radošo. Jā. Tā jau vispār ar Kristapu baigi mums... Ar Rihardu mēs jau esam pazīstami daudz ilgākus gadus nekā no šitiem TikTok laikiem. Mēs gājām improvizācijas teātrī kopā un tur paralēli. Un tā mēs iepazināmies, un ilgus gadus mēs vienkārši straglojām kopā, ka neviens no mums nevar neko uztaisīt. Un, mēs esam visu laiku iestrēguši, mums ir tie bloki un tā tālāk. Tad mēs mēģinājām viens otru pastumt un bīdīt. Un tad mums vienoja šī kopīgā sāpe. Mums tas, mēs varētu kaut ko taisīt, un mēs varētu to taisīt, šo taisīt, bet katrs no mums atdūrās pret to psiholoģisko sienu iekšienē. Līdz ar to, kad mēs rakstam kopā, piemēram, skeču vai kaut ko tādu, tur, es nezinu, tur ļoti īsi sadarbība. Varbūt tāpēc, ka mēs nākam abi no tās improvizācijas vidas, kur viens no daudz noteikumi ir radīt, lai tu varētu kopīgi veidot ainu uz skatuves, radīt no nulles, tev ir jāsaka jā un... Jā, tas īstenībā daudz pasaka par jūsu saturu. Ja jums vienmēr ir tāds ļoti
Nu, tā kā improvizācijas teātris skatoties, tu nekad nezini, kas būs tālāk. Jā. Okay, paldies, tas ir kompliments, tas ir ļoti jauks kompliments. Bet, principā rakstīšanas process tad arī ir līdzīgs, kur vienkārši kādas mums ir idejas, kādas izmet to ideju, es izmetu šo papildinam viens otru, un tad... Jūs tā kā, jums ir biznesa mītingi katru nedēļu, jūs tā kā brainstormojat kopā? Pa konkrēto video, ja mums vajag. Ja tu runā tagad par sadarbību video, par reklāmām, mums ir šādi mums ir uzdevumi. Pēdējais gads ir tikai gandrīz vairs sadarbība. Jā, godīgi sakot, tā ir vispār cits temats, par to riteni, par to vāvers riteni, to sadarbību. Cik daudz sadarbības ir pa daudz, jā? Jā, un kurā brīdī, man personīgi esmu jau, labi, mēs gribam pārlikt uz to vai vēlāk? Vēlāk. Ok, tad pie tās, parasti jau ir, ir vai ir kaut kāds sakne, vai sadarbībā tas process ir citādāks nekā, ja tu vienkārši taisi skeču, piemēram, kur tu vēlies uztaisīt. Sadarbībā tev ir problēma, tev vajag noreklamēt šo un šo lietu, tev vajag nodot šādu un šādu informāciju. Tad mums kā mēs varam atrisināt šo problēmu, kāds būtu risinājums šāda ideja, kā mēs varētu nonākt līdz tam galapunktam, kas ir, kad tev ir vienkārši ideja skečam, tas ir citādāk, tev ir kaut kāds aizmetnis, tev ir kaut kāds asins, ko tu vēlies, kas tev liekas smieklīgi, kas tev liekas interesanti, kas tev ir jā, šeit kaut kas ir. Un tad no tā asna tu pievieno vai viņu pievieno klāt vēl. Un tas tā kā tāda back and forth. No kurienes tu parasti smēlies iedvesmu, kas tev liekas smieklīgs? Ak, Dievs, šis ir ļoti grūts jautājums, kur es smeļos iedvesmu. Man nav nejās. Varbūt tev ir kāda ideja, kas tagad briest galvā, varbūt tu vari pastāstīt. Nezinu, kas man briest galvā, ak, Dievs. Nē, es tiešām, jo es dažreiz pārdzīvoju par to, ka man nav nekāda procesa. Man nav tāds tā kā, es nezinu, ko darīt, tad es apsēšos un es tur rakstu šito apziņas plūsmu 4 minūtes, un tad man nav tāds viens vai pat vairāk tehniku. Es nezinu, bet pārsvarā, tu gribi kaut ko uztaisīt, tad tu sāc meklēt cauri ikdienai un pievērst uzmanību lietām. Tas kā pieņemsim, šīs glāznes, vai šajās glāznās jūs neredzat labi šī neonzīme, vai viņā kaut kas ir, vai tur ir kaut kas interesants, kaut kas, kas pievērš man uzmanību, vai te varētu būt asins, vai arī varbūt tu dzer to maču un tev viņa izlīja visu laiku, kad tu sēdies, šis galds ļoti kratījās. Šis galds kratījās, viņš ir nestabils un maču visu laiku izlīja. Vai tur ir kaut kas interesants, vai tas man kaut ko uzvedina? Tas man uzreiz ir liekas relatable, tas kaut kas smieklīgs. Es varētu iesākt video vienkārši, ka kāds mēģina galdu tur izlīdzināt, lai viņš nekratās. Jā, tas ir labs sākums, un tad tu mēģini izlīdzināt galdu. Tas ir kaut kas, tad tu meklē vēl kaut ko, no to nepietiek īsti priekš manis. Man tā kā vēl, es vēl nejūtu, es vēl nevaru uzrakstīt neko ar tikai, ka galds kratās. Man vajag kaut ko, vēl kāpēc viņš kratās, varbūt mēs esam kāzās, vispār, tu vari domāt, improvizācijā arī ir dažādas tehnikas, tā kā kas būtu sliktākā vieta, kur galds kratītos? Kas būtu visneizdevīgākais moments. Kas tev ir bērs, kas ir kaut svarīgs brīdis, kaut sapulcs, kur ir prezidents, premjerministrs, un viņiem ir tās glāzes un kafijas, un kaut kas sagāzīsies uzlīdz uz tā uzvalka, tad tas ir diezgan likmes. Tas ir diezgan augsts likmes. Šis man reāli pavēra acis, tikko es tagad sapratu, kā jūs idejas rodās. Man uzreiz bija galvā idejas, kā man rodās būtu tas galds kratās, mēs esam kafejnīcā, un es uzreiz domāju to sižetu ar tēliem, kas notiek. Tur pienāk barista un jautāja, atvainojiet, ko jūs darāt ar to galdu, vai kaut ko tādu. Bet tu no sākuma uzbur to ainu visu kopējo, kas, man liekas, ir baigi svarīgi, pirms tu iedziļinies detaļās. Varbūt. Tas ir viens tas paņēmiens, laikam tā ir viena tehnika, kur viena metode, kad tu skaties,
kur ir visaugstākā slikmes šim notikumam. Tas uzreiz video intrigu arī piešķir. Jā. Vai arī tu domā, kas ir vissliktākais? Vissliktākais variants, vissliktākais, kas var notikt. Tas arī ir no improvizācijas, piemēram, ja tu taisītu skeču par ārstu, tad domā uzreiz, kas ir sliktākais ārsts pasaulē, ko viņš dara. Kalpelī? Telefonu? Ielūdzu? Jūs tikko pacēlāt klausulu? Jums nevajadzētu būt nomodā. Jūs kaut ko jūtat? Nē. Atvainojos, šis ir svarīgs zvans no bāzes. Nē, ja cilvēki grib, ir ļoti laba grāmata Upstanding Citizens Brigade Manual, UCB. Tā ir Ņujorkas improvizācijas grupa, un viņi spēlē savu specifisko improvizācijas veidu. Un viņam ir tāda mācība grāmata, kurās ir ļoti daudz tehnikas, kuras var izmantot ne tikai improvizācijas skatus, bet vispār komēdijā. Tādas kā tā, ko es tikko nosaucu. Izcili. Mums ir ideja, kas notiek tālāk. Pieņemsim, kurš no jums filmē vairāk, kurš montē, kā tālāk tas viss process. Katrs montē savus video. Savus, tāpēc, ka nevienam nepatīk montēt tik ļoti. Montāža ir viņi ir visdarbietilpīgākais process. Līdz ar to neviens negrib montēt citu video. Tāpēc visiem, un Rihardam vajadzēja iemācīties montēt savus video, ja tu gribi kaut ko, tad tā montāža ir, to mēs nedalām. Filmēšana ir kā atkarībā no nepieciešamības. Ja mums, teiksim, mēs ar Rihardu esam video un mums vajag operātoru, mums tāds Kristap, lūdzu, nofilmēsim mums šo ainu. Mēs tā kā netiekam, ja nē, tad ir statīvs, mēs paši filmējam. Kā jau TikTok stilā. Ja esmu viens video, es pats uzlieku kameru, pats vienu pusi nofilmēju, tā otru tēlu, vienu tēlu, astotnieks, jāda. Okay. Tām ainām, kad jūs viņus taisat, cik detalizēti jums tie scenāriji jau ir tā kā rītīgi sarakstīti, vai jūs arī uz vietas improvizējat vairāk? Viņi ir precīzi. Vārds vārdā 90% ir gatava. Viss ir uzrakstīts. Dažreiz gribētos vairāk paeksperimentēt. Es saprotu, tā ir vieglāk. Man arī patīk visu jau sarakstīt pirms tam, lai dažreiz tikai uz vietas rodās kaut kāda vēl jauna ideja kaut ko. Tā problēma parasti, pret ko es atduros, un ne tikai ir... Tagad jau ir pienākuši citi laiki, labdien jaunā ērā, kur rīliem nav minūte 30 limits. Jā. Bet parasti es cīnos pret to laiku vienmēr. Mans video vienmēr ir garāks. Viņš ir virs minūtes 30, un tad ir jāgriež nost kaut kāda, ir jāgriež joki pa vārdam gandrīz vai. Tad tam vēl montāžā viss jākompresē. Tad tu nevar īsti, lai improvizētu, tev vajag laiku elpot nedaudz, un tu nevari pievienot 15-20 sekundes tur vai atpakaļ, ja tev ir jāiekļaujas tajā minūte 30 rāmī. Kā jūs pēc tam, naudu sadalat? Kur uzrunā visus jūs, abus divus vai visus trīs? Tur jau ir tā vienošanās saruna, tā kā kādas ir summas, viens, mēs esam divi. To jūs visi vienkārši klientam tas tiek atrunāts, tāmēts pirms tam. Tāpēc, zini kā, vajag arī rakstīt man e-pastu roberts.silaus@gmail.com, ja jūs gribat filmēties lomās, aktieri, un tā tālāk atsūtiet savu bildīti, es nezinu, aprakst kaut kādu pa sevi. Vispār es domāju, ir jāuztais kaut kāds castings lielāks, jo tur tā lieta arī kaut kādās sadarbībās nevar ņemt. Es nevaru vienkārši tāds prasīt, Rihard, nofilmējies manā video, kur man par to maksā, tad vai man viņam jāmaksā, vai tam sponsoram ir jāmaksā, jo tas ir tā kā, tas citā līmenī. Līdz ar to tas nebūtu korekti. Bet ne tikai sadarbību video, arī vienkārši parastiem video vispār mums vajag tipāžus. Un tā ir lietas, ko mēs esam nopirkuši. Es labprāt pamēģināt arī. Ok. Tad sūta e-pastu uz Roberts.Silaus. Man vēl vajadzētu patrenēties. Sen neesmu gājis impro teātrī, bet būtu interesanti. Es domāju, absolūti, tev varētu atrast īstu lomiņu. Ok, es padomāšu par tevi. Jā, es padomāšu. Tā kā vajag sadarboties, vajag kopīgas projekts, man liekas, taisīt. Tāpēc, man liekas, arī jums tik labi sanāk īstenībā, ka jūs esat atraduši kaut kādu veidu, kā... Es zinu, ka tas ir rītīgi grūti, bet jūs baigi bieži taisat video kopā. Nē, mēs esam vienā
telpa, mēs esam vienā dzīvoklī. Jā, tas ir es, Rihards un Kristaps Mārtiņš, viņam ir sava studija citur, bet tas ir liels bonus, ja tu vari strādāt un mācīties kopā ar citiem cilvēkiem, kas iet to pašu ceļu, jo mēs vienmēr uztaisam video un tad aizem uz otru, tad parādam, jau skaties šo, un tad dodam feedback viens otram. Šeit bišķiņ nejūt, šeit par garu, šis joks īsti nestrādā, varbūt jau apmainīt to vietām, un tā var izaugt daudz ātrāk, liekot galvas kopā un palīdzot viens otram feedback. Yes. Ja mēs būtu vienkārši izolēti, es domāju, ka mūsu tā izaugsme būtu daudz lēnāk katram bijusi individuāli. Tas, ko Roberts tikko pieminēja, ir ļoti svarīgs punkts. Ja tev apkārt ir līdzīgi domājošie, ar līdzīgiem mērķiem, tad jūs kopā varat attīstīties daudz straujāk. Tieši tādēļ es izveidoju šo podcastu, kā arī pavisam jaunu platformu Creators LV. Ja tev tas, par ko mēs šeit runājam, ir aktuāli, tu veido saturu vai varbūt vēlies sākt un gribi atrast līdzīgi domājošos, dodies uz mājaslapu Creators LV, ievadi savu e-pastu, saņemsi linku uz jauno Telegram grupu, kā arī drīzumā mēs tur palaidīsim satura veidošanas akadēmiju, kas palīdzēs pacelt tavu saturu nākamajā līmenī. Jūsu idejas ir diezgan trakas, lai neteiktu vairāk, tā kā rītīgi dīvainas, un tad jums ir sadarbības ar uzņēmumiem. Uzņēmumi man šķiet nevienmēr ir gatavi trakām idejām, tur mārketinga dāmas, kas tur tādas konservatīvākas, nezinu, vai šis video vajadzētu mums tur rādīt mūsu brendu šādā veidā. Kā jūs to apējat un kā jums sanāk tik labi sadarboties ar uzņēmumiem? Dažreiz ir jānogriež kāds joks vai kaut kas. Cik procenti? Nav sanācis daudz. Man personīgi ir diezgan veiksmīgi bijis. Arī laikam jau ir pietiekoši tie uzņēmumi pačakojuši, kas ir noticis iepriekš. Un dažreiz es jautāju, jo parasti caur aģentūrām tas viss notiek. Dažreiz es pajautāju, ja šī aģentūra ir strādājusi ilgāk ar šo uzņēmumu, tāds konservatīvismu skalā, šis uzņēmums, jo tas no tā jau ir atkarīgs, kas ir tā sākotnējā ideja vai tas, ko es uzrakstu, ko es nosūtu. Es negribu izmest scenāriju miskastē, ja esmu jau ielicis tur darbu, līdz to man tāds dažreiz, ja šis varētu būt konservatīvāks uzņēmums, tad tur sākas nedaudz tāds pašcenzūra, absolūti. Bet manā pieredze nav bijis daudz, ir pārsteidzoši daudz uzticības. Bijis, kā mēs zinām, ko jūs darat, šis tas, ko jūs darat, un mēģinam. Tagad jau, man liekas, arī ir tā latiņa ir bišķiņ pabīdīta. Tā kā viņi saprot, ko jūs darat, jau ir pieredze, un tas ir itīgi labi arī mums pārējai industrijai vispār. Es arī bieži tagad eju ar trakākām idejām tur pie klienta, un viņi tā kā piekrīt, jo viņi zina, ka tas ir vajadzīgs, lai dabūtu skatījumus arī. Man liekas, tas ir ne tikai Latvijas pasaulē ir kopumā, ir pabīdījies tas mārketinga loks, un ir daudz vieglāk cilvēkiem uzņēmumos, departamentos attaisnot, ja tu redzi, ka kādus TikToks taisa, kas tas bija šitas te kaut kas Lotus, tās supercars, tas mašīnu brands, vienkārši deep fried memes all day. Un tev ir kaut kādi šie piemēri ar lieliem uzņēmumiem, kas uzņems šos riskus, un viņiem ir labi rādītāji. Līdz ar to es neteiktu, ka tas ir gluži mūsu novās, man liekas, vienkārši kopumā tā pasaules tendence ir. Šis šāda veida saturs jau ir pierādījis sevi, un viņš vairs netiek uzskatīts kā tik riskants līdz ar to. Kā jums šobrīd ir pārsvarā uzņēmumi uzrunā tevi vai ne? Jā. Nav tā, ka jūs baigi ejat un meklējat. Vai sākumā tā bija? Nē. Arī pārsvarā vienmēr ir... Jā. Nē, tas nav kaut kas, ko mēs noteikti neizslēdzām. Es esmu kautrīgāks daudz runāt ar svešiniekiem, bet... kā Rihards, protams, būtu gatavs iet un piedāvāt. Kaut ko viņš ir, man liekas, tā arī piedāvājis. Bet kopumā, kad sāka nākt pamazām, tad sāka nākt tie piedāvājumi. Kāda ir bijusi tava sliktākā sadarbības pieredze?
Sliktākā sadarbības pieredze. Es nezinu, godīgi sakot, es tiešām I've been blessed. Man nav bijis, es domāju, jo droši vien sliktākā sadarbības pieredze ir tā, ka sadarbība nenotiek, kad nosūta scenāriju, un tad tu saproti, ka pārāk daudz labojumu, ka nebūs. Un es esmu dzirdējis par tādām, bet man personīgi nav noticis ar mani nekas tāds. Es pat nezinu, man tā kā, kas man... Es nezinu, es tavu sitienu nemaz nevaru iedomāties, kas man bijis tik slikti. Protams, ir kaut kādas lietas, kas ir kaitinājušas, ka tev kaut kāda, nezinu, termiņi tie, vai tur nebūtu kaut kāda informācija, ko tev vajag, bet tie ir salīdzinoši sīkumi. Cik daudz laika vispār tu pavadi? Cik daudz tev darba stundas dienā, veidojot saturu? Tas ir ļoti labs, atkarīgs no dienas. Ļoti grūti pateikt, jo ir vienkārši es vēl projām, es esmu dzīvojis to freelanceru dzīvi, principā visu savu pieaugušo, man ir 30 gadi un 8 mēneši, un kopš vidusskolas es esmu dzīvojis šo dzīvi, principā, bet es vēl projām neesmu ticis ar viņu galā tā, lai man būtu strukturēts ļoti tāds skaidrs darba laiks vai grafiks. Ir mēnešiem, es neko neuztaisu, mēnešiem ilgi. Nevis neko, bet tikai absolūti nepieciešamo, tikai to, kas jau tāds tā kā es esmu apsolījis kaut ko kādam, un tad to es izdaru. Vai tie ir reklāmdevēji, vai vienalga kāds cits darbiņš. Un tad ir laiki, kad es strādāju es nezinu, visu dienu, tad nākamo dienu, tad vēl visu dienu, tad tālāk visu dienu. Līdz tādai izdegšanas momentam gandrīz kur pāris mēnešu pastrādāt. Jā. Tā ir skarbā realitāte satura veidotājiem, man liekas. Katrs to ir piedzīvojis. Es skatījos video, kam tas bija kaut kādam, nezinu, Markiplieram vai kam, bet vai tam tehnoloģiju čalam es neatceros. Bet viņam bija laba analoģija par treadmill, ka šis ir maratons, un ja tu skrien, tev vajag atrast tempu, kurā tu vari noskriet nevis sprintu, bet maratonu. Tev vajag atrast kaut kādu konstantu tempu, kurā tu skrien un kusties uz priekšu. Un es neesmu atradis vēl tādu joprojām. Tā kā tev iet ar to vispār? Šogad ir mierīgāk, es arī vienkārši esmu izslēdzis lielāko daļu ārā un tikai fokusējos uz tādām svarīgākajām lietām. Un tas ir īstenībā nav viegli saprast, kas ir tas svarīgākais, tās prioritātes. Bet jā, es arī fokusējos, un īstenībā jo mazāk kaut kādi projekti, jo vairāk es varu vienā projektā iedziļināties, jo arī, protams, veiksmīgāk sanāk un skatījumi vairāk un viss priecīgi. Tā kā kādreiz man bija tā, ka klienti, visbiežākais komentārs, ko es esmu saņēmis, rītīgi forši, paldies, bija vērts gaidīt, tāpēc, ka es kavēju termiņu kaut kādu nedēļu. Jā, tā kā tā. Jā, es zinu tie termiņi vispār. Man personīgi, es iekļaujos tajos termiņos, zini, pārsvarā es tā ar robežu, bet iekļaujos. Es tagad esmu norūdījis sev plus mīnus. Bet tā saskaldi, es vienmēr konstanti cīnos vai baidos par to, ka esmu saskaldīts pārāk daudz virzienos. Tā vēl tā telefona atkarība man saskalda ikdienu. Bet kopumā man vajag būt mazāk saskaldītam. Tad neko nevar izdarīt, ja esmu 100 daļās veikt viens savienojies. Tā jau ir pavisam cita problēma, cik stundas mūsu telefons apēd, un vai tas saturs, ko mēs radam, nesabojā citiem dzīvi, jo viņi vēl vairāk iegribs tajā. Jā, bet zini, par to es pēdējā laikā domāju vairāk, jā, jo es negribu būt daļa no problēmas gluži. Vienkārši kaut kas, par ko es mēģinu piedāvāt. Vai es taisot šo, vai es iekļaujos savos tajos ētikas rāmjos šis. Vai šis ir vērtīgs saturs, vai tas, ko es radu, ir pilnīgi mērķis šobrīd? Tas ir jautājums, man liekas, ko vajag uzdot biežāk. Jo tas ir viegla lieta, ko ignorēt, ko mēģināt. Tas nav ērti par to domāt. Bet arī vienā brīdī tu pamodīsies un atapsies, ka tu vienkārši taisi kaut kādu dzeltenu šļurgu vai vienkārši šļurgu, kuru tev negribēja taisīt, un tev nepatīk, un tad tu pats sev nepatīc, un tā tālāk.
Tāpēc tas ir svarīgs jautājums, pie kura atgriezties, manuprāt. Kādu saturu tu pats patērē ikdienā šobrīd? Nu, principā, jebko, ko man algoritmiskais feeds izmet, tikko kā es ieeju ēpā, es vispār iesaku tādu ēpu Screen Zen. Tā kā zen budisms, tā kā Screen Zen. Es nezinu, varbūt tu jau esi riktīgi tajās ēpos iekšā, varbūt tu kaut ko tādu lieto. Bet tur var uzlikt settingus, lai tev ir, pieņemsim, man ir uzlikts, ka man ir jāgaida, lai atvērtu Instagram un TikTok. Man jāgaida 15 sekundes, 20 sekundes man jāgaida. Bez maksas tā aplikācija? Jā, bez maksas. Viņu developo, man liekas, kaut burtiski viens puisis kaut kur. Un es absolūti noziedošu viņam, jo tas manā plānā jau ir ilgu laiku. Jo tiešām lielisks apps bez maksas. Tur uzlikt, tur visādi viņu pielāgot, bet jā, man ir uzlikts, ka 20 sekundes man jāgaida. Es nospiežu to pogu. Viņš man jautā, is this important? Es nospiežu to pogu, es gaidu 20 sekundes. Tad man atvers Instagrams. Tad man izlūdz tas algoritmiskais feeds nolādētais, uzreiz kaut ko izmet. Es uzreiz aizmirstu, kāpēc esmu tur iegājis, ko es tur gribu darīt, un es noskatos to video un tad nākamos. Tad es atceros, ko es gribēju varbūt tur darīt, un tad jau ir pienācis 15 minūšu limits, ko esmu uzlicis tam ēpam. Un viņš aiztaisās ciet, un tad man ir vēlreiz jāgaida 20 sekundes, lai viņu atvērtu. Aptuveni tāda izskatās mana diena. Brain rot is real. Tad, bet YouTube un es pārsvarā skatos YouTube. Vispār YouTube man ļoti patīk, un patīk daudz labāk, jo tur es neiegrimstu tajos šortos tik ļoti. Esmu tikai main page'ā, kur ir tie 4 šorti parādās. Tad es noskatos vienu no viņiem, kas man interesēs vairāk, esmu atpakaļ. Jo es neesmu tajā mežonīgā scrollēšanā vienmēr, un tur ir kaut kāda video garāka, kas man interesē vairāk. Nu, tas ir mans primārā atkarība. Satura veidotāji, Technology Connections, es skatos, man liekas, tādu. I love him. Viņš ir ļoti, ļoti dzidri domā. Man nākamais video būs par trauku mazgājumiem mašīnām, iedvesmojoties no viņa, protams. Jā, tas ir amazing. Ļoti labi. Trauķens, ļoti labs temats videoklipiem. Man patīk. Bet es pēdējā laikā es skatos par šiem algoritmiskajiem feediem un tādām lietām, jo tā tiešām ir liela izmaiņa tajā, kā mēs patērējam saturu. Es atceros to internetu, kas bija pirms šie feedi kļuva populāri, un viņā tiešām vajadzēja pieņemt daudz vairāk lēmumus un veikt izvēles, ko es gribu skatīties, ko es gribu atrast. Un tad tā ziņkārte motivēja. Tagad mēs esam atpakaļ pie vecā televīzijas modeļa, kur tu vienkārši ieslēdz teļu, un tad kā dārzens sēdi un tev kaut ko baro iekšā. Un tad beigās esmu aizskaitināts, ka principā mana galva ir pilna ar citu cilvēku domām, cilvēku, kurus es neizvēlējos, kurus es pat necienu, kurus es pat nezinu, vai viņi ir gudri vai nē, vai inteliģenti vai nē. Un vienkārši man galva ir pilna ar šīm svešajām domām. Tas ir šausmīgi godvārds. Un tāpat laikā šis algoritmiskais feeds ir tava iztika. Tas, kā cilvēki par tevi uzzina. Tā ir mana iztika, absolūti. Tas ir ļoti interesanti. Tur ir pretruna, bet, protams, es būšu tajā algoritmiskajā feedā, jo tur var dabūt, tur ir tie skatītāji un tā tālāk. Bet man tagad ir Patreons, patreon.com/silaus. Burtiski viņam ir viens sekotājs šīs sarunas brīdī. Apsveicu. Un tur var pilnībā pa brīvu vienkārši ievadot savu e-pastu. Tur jūs saņemsiet katru mēnesi, būs tāds apskatiņš, asortī ar kaut kādiem labākiem video, vai ko esmu uztaisījis tajā mēnesī, un plus tur būs kaut kāda video, kas iet īpaši tur. Jo man patīk Patreons, kā tā ir vieta, kur tev nav algoritmiskā feeda, un ja cilvēkam riktīgi interesē, man ir tas, es nedomāju pat likt to nekādu summu no sākuma. Vienkārši nāciet, un tad, ja jūs gribat no manis saņemt kaut ko, tur būs kaut kas vairāk. Okay, bez maksas es obligāti piesakošu. Ja tu uzliks 3 eiro, varbūt es vēl aizvien piesakošu. Ar laiku gan jau kaut kas būs aiz maksas sienas, bet es noteikti plānoju tur veidot saturu arī, kas ir pieejams visiem, bet ārpus visu tā platformu aram lauka.
Jo man interesēs tas tehnofeudalism sauc šo ideju, uz kuru mēs iespējams virzamies. Neesmu dzirdējis tādu vārdu. Jā, tā kā feudālisms, kur kā viduslaikos, ka tev piederēja zeme lordiem, baroniem, grāfiem un tā tālāk, mužniekiem latviski runājot. Un tad mēs visi dzīvojam, maksājam īri. Līdz mūsdienās šīs platformas kā Meta, TikToks, YouTube un tā tālāk ir kļuvušas par savu veidu šiem mužniekiem. Un tās vietas, kur mēs dzīvojam, mēs visi maksājam īri vai savā uzmanībā, datos, reklāmā. Vai arī kā veidotāji, tad mēs burtiski atdodam ja YouTube'ā. Tu vēl kaut ko lietas YouTube'ā vispār? Nē, šobrīd nē. Ja tur ir kaut vai AdSense. Šis ir comebacks. Kaut vai no šī video AdSense 50% īri tu maksāsi YouTube'am, maksās Google'ai. Un tas viss ir šajos ielokos, katram ir šis zemes gabals, un tad mēs viņā dzīvojam. Tāpēc es gribu savu zemes gabaliņu mazu pleķīt Patreonā, kur arī tur tie e-pasti saglabājas un tā tālāk, tad tu vari arī viņu pārbīdīt potenciāli arī uz kādu citu zemes pleķīt, ja tas Patreons kļūst nedraudzīgs, bet kopumā negrib zem tiem mužniekiem dzīvot tikai un vienīgi. Tieši tā, mēs arī tāpēc es gribu izveidot to satura veidošanas Creators LV sauksies, kur arī ir tāds apkopojums ar visiem Latvijas satura veidotājiem, un kāds grib arī uzsākt kaut ko taisīt, viņam tāds, rekomends mīļākais, tur Roberts Silovs ir pastāsta, kā viņš ģenerē savas idejas izcili. Tas varētu būt kādam baigi vērtīgi. Jā, man liekas, ka šis labs resurss. Labākais padoms, ko tu pats esi saņēmis satura veidošanā, ko tu varētu ieteikt citiem? Esmu ļoti slikts on the spot. Kad man šajā brīdī man prasa, kas ir labākais padoms, ko esmu saņēmis. Esmu saņēmis tik daudz lielisks padoms. Bet laikam jau viena no lietām, ar ko es varētu padalīties, kas varētu būt noderīgi kādam ir, un tas pat ir pirms satura veidošu, pirms tā kā TikTok laikiem, ir no kaut kurienes es tev paņēmu, kad es uzstāju kaut ko, teiksim, es uzstāju video vai pat to internetu akadēmiju, pirmo sezonu, mēs ir tā kā Pirmā sērija ir gatava, ir samontēta, es esmu viņu noskatījies, un viņa iznāks nākamajā dienā. Tad es noskatos, un es domāju, vai es esmu priecīgs ar šo sēriju, kā viņa ir sanākusi, vai esmu priecīgs ar šo projektu kopumā, vai divi jautājumi, vai es izdarīju labāko, ko es varēju, un otrs, vai rezultāts ir tāds, kā man patīk. Un, teiksim, es varu ielikt arī atzīmi tur no 1 līdz 10, cik es dodu šim projektam. Man liekas, ka tie arī divi jautājumi ir ļoti svarīgi viņus nošķirt, jo tu vari arī būt izdarījis labāko, ko tu varēji, un ielicis to efortu, ielicis tās pūles, bet rezultāts varbūt nav tas, ko nesasniedz tavs kvalitātes standarts. Un tas ir ja tu vēl projām vari būt priecīgs un labns par to, var arī būt otrādāk. Rezultāts sanāca diezgan labs, bet tā bija haļava, vai ne? Jā. Un tad, jebkurā gadījumā, man liekas, ir svarīgi atdalīt šīs divas lietas, un tad es mēģinu pieņemt lēmumu un saprast, kā es jūtos par šo saturu vienību, par šo filmiņu, TikToku vienalga, Interneta akadēmijas sezonu, pirms viņa ir nonākusi pie publikas. Jo tad es varu vienmēr atsaukties uz to brīdi pirms man ir viss šis viedoklis no citiem cilvēkiem, vai no algoritma, vai tas video aizgāja, vai viņš neaizgāja, vai viņam daudz skatījumu, vai maz skatījumu, nekāda skatījumu tur nebija. Un es vērtēju to, es lieku to savu pašvērtējumu, vai par savu darbu un par sevi balstos no šīm domām, savām domām, nevis no ārienes. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, jo var ļoti viegli iebraukt tajā arī, tāpēc skatīties tiem cipariem pārāk daudz ir priekš manis bīstami, jo tad tu meklē to nākamo high, to nākamo brīdi, kad tu saņems daudz skatījumus un daudz patīk un šeit ir mana vērtība. Es esmu vērtīgs, jo citi cilvēki uzskata, ka esmu vērtīgs. Citi cilvēki uzskata, ka es uztaisīju kaut ko vērtīgu.
Un es vienmēr mēģinu, pirms tas viss sācies izlemt, vai es uzskatu, ka šis video ir vērtīgs, vai es uzskatu, ka esmu ielicis tās pūles līdz ar to, tā kā es esmu vērtīgs pie. Un tad es pieņēmu lēmumu, un pēc tam tas video aiziet, neaiziet. Protams, ir nepatīkami vienmēr, kad kaut kam ir tā kā ļoti maz skatījumu salīdzinoši ar citiem video. Vai arī cilvēki nenolasa. Man liekas tik rēcīgi šis koncepts, šī ideja, šis izpildījums, un tad nerezonē. Yeah. Nerezonē. Un tad bet es vienmēr atgriežos. Ko es par to domāju, kāds ir mans viedoklis, ko es cik daudz to esi ieguldījis, cik daudz efforta, vai ne? Jā, tas process un rezultāts, tās divas lietas. Šis bija ļoti labi pateikts. Paldies. Pēc cik projektiem tu šobrīd strādā vienlaicīgi? Šobrīd esmu pateicis par daudz lietām, ko man negribās darīt. Cik? Viens konkrēts video, ko šonadēļ man jāizveido. Tad ir 2 tāds garāks projekts, kurus palīdz ar mārketingu vienam uzņēmumam, ko es pārāk daudz uzņēmos, lai būtu laimīgs ar to. Un tad tās 2 galvenās sadarbības es pagaidām uz šo mēnesi jau atteicu visam. Neņemu jaunas, jo man tāds, pabeidz šīs esošās, jo tās man bija jau pa daudz. Mentāli, un līdz ar to es ceru šīs 2 lietas noslēgt, un tad es ceru uz to brīvību, un tad, ka es vienkārši uztaisīšu kaut kādu stulbu muļķīgu video, ko es gribu uztaisīt. Tas ir tas punkts, kurā es šobrīd esmu, bet priekš manis jau 2 lietas ir bieži vien pa daudz. Un tad nākamais jautājums, kāda ir kaut kāda ambicioza ideja, ko tu gribētu realizēt, bet vēl nav sanācis? Ambicioza ideja, ko es gribētu realizēt. Droši vien seriāls varbūt, vai tāds narratīvs. Jā, es kaut kas, protams, man ir daudz ideja, viņas tik ambiciozas, viss ir gan grāmatu gribu uzrakstīt, gan seriālu, gan filmu un tā tālāk. Bet izrādi uzvest un visu pārējo. Bet es domāju, ka es gribētu atgriezties noteikti tajā TV pasaulē, jo nedaudz no viņas es zinu, līdz ar to man ir kaut kas bišķiņ vairāk, un tāpat laikā, gribas kaut kādu narratīvu darba, komēdiju, seriāls. Filmu varbūt. Seriāls vieglāks sākums, labāks. Lai tev izdodās. Bišķiņ grūtāk dabūt to finansējumu un tā tālāk. Es ticu, ka ir iespējams. Īpaši to, ko jūs darat. Absolūti, ir iespēja. Es varētu burtiski uztaisīt sēriju, es varētu uztaisīt sēriju ar tiem resursiem, kas man ir tagad. Ja es ļoti gribētu, es varētu absolūti uzrakstīt scenāriju un nofilmēt, samontēt pēc 3 mēnešiem būtu gatava pilotu sēriju. Un, tas viss, es vēl neesmu izdarījis. Tas ir uz mani. Jā, bet ir arī foršāk, kad ir kaut kāds budžets, ir arī kaut kāda komanda jau, un tur tam visam ir arī absolūti. Nauda. Absolūti, tas ir foršāk, bet kurā brīdī tad es mēģinu kaut ko panākt un izdarīt. Kurā brīdī es mēģinu uztaisīt, un kurā brīdī es vienkārši runāju gadiem ilgi, es gribētu to izdarīt, labi, tad es esmu uzrakstījis scenāriju. Nē. Tad es varu nofilmēt kaut kādas 3 minūtes, es varu nofilmēt, ko jau parādīt, mēģināt pārdot ar to un ar scenāriju kopā. Es varu atrast producents, es to visu varu izdarīt. Vai es to esmu izdarījis? Nē. Līdz ar to, es gribētu, es to izdarītu. Mums ir arī paveicies, ka tas darbs ir ļoti radošs īstenībā jau. Tu vari jebkuru kaut kādu savu ideju pārvērst par, piedāvāt kādam klientam un pateikt, rekur, šī ir ideja, ko es ļoti gribu uztaisīt. Es tā pēdējā laikā esmu sācis vairāk darīt, ja man ir kaut kādi 10 sarakstīti scenāriji, un tad es saprotu, pēdējais video tur, cik es iztērēju dzīvojot Rīgas centrā, rekur pičoju klientam, un viņi bija priecīgi un kaut kā pat sanāca sasaistīt to visu kopā. Mēs varam ļoti radoši visu izpausties. Jā. Tas ir baigi attapīgi. Tas ir gudri, jo es nogurstu strādājot
pārāk daudz strādāju no tā skatu punkta, kur ir problēma, un tad man vajag veidot risinājumu. Šī problēma ir tā reklāma. Tad šis tavs veids tā kā atrisina to no sākuma, kur ir idejas, par ko man ir iekšēji tas pozitīvais satraukums. Un tad, vai jūs kādu no šīm gribat ņemt, tas ir vispār ļoti gudrs. Tas kaut kas, ko es paņemšu no šīs sarunas. Noteikti. Galvenais, lai tā ideja netiek nogriezta spārni, tā kā, ka viņa pilnībā netiek pārveidota. Frankensteinot, jā, ok. Tad ir jāmāk, tad ir vienā brīdī ir jāspēj pateikt, nepaldies. 4:20 izcils laiks, lai pabeigtu podcastu. Okay. Paldies tev liels par tavu laiku, Robert. Mēs iesim kurīt. Jā, mēs iesim vienkārši daudzums uzreiz aiz mājas. Es jau visu izkurīju pirms epizodes. Ok, tas izskaidro šo sēriju. Joks, tas ir joks. Tas ir joks. Mēs esam pilnībā sober. Hashtag joks, tā kā tu liec zem katru savu video. Jā. Lai cilvēki nepārprot, jā. Ne, bet tiešām cilvēki nepārprot, tas tā kā ar to video, kur bija tā valsts iestāde. Es godu vārds, man nelikās, ka es nevarēju iedomāties nevienā savā šūnā, ka kāds varētu pārprast, ka šis video ir pa īstam sponsorēts no valsts iestādes. Man likās, tas ir vienkārši tik smieklīgi, jo tā ir tik absurda doma, bet man kā kārtējo reizi pasauli pierādīja, ka cilvēki ir gatavi ticēt daudz kam vairāk nekā es esmu gatavs ticēt. Un viss, kas man liekas absurdi, parasti cilvēki tas, jā, nopietni. Tas nevar būt nopietni, tas ir joks. Jā. Bet ok, paldies. Davai, čau visiem.